Labdien, Godmaņa kungs. Nu ko, šodien parunāsim par šo un to. Nu ko runāt vēl? Es nezinu. Sakiet, kā jūs domājat, Dievs eksistē? No sākuma bija vācijas, tas labāks veids bija tad, ja nomainīja viņu uz Angliju. Ja. Tas, protams, zina kā anglis. Ko tu no Angļu gribēt? Tiešām? Kā jūs to tik labi zināt? Nu tā, uz 99,90% es vēl nesaku. Labi, bet sakiet, vai Dievs var atrisināt mūsu ekonomisko krīzi? Lai tādu servisu piedāvātu, pardon, tad vajag bišķi citu civilizācijas līmeni. Bet ko mums darīt? Lai Dievs mūs mīl, kaut vai tik daudz, cik igauņus. Pārtraukt mūdēt, ja? Mūdēt, pārtraukt. Tā elementārs tāds salīdzināt. Ot tā, viss, punkts. Nu labi. Pats arī esat bijis pie Dieva un runājis ar viņu. Kā pie viņa var tikt? Var ar tramvaju? Nē, nu var, protams, bet tu esi idiots. Es jau brīdi iedomājos, ka tādi veci cilvēki var braukt. Pastaigāt klusi mierīgi, zin kādi vientuļi veci cilvēki vai pārīši, nu tādi pār 60 manos gados jau. Un kā tur izskatās? Viss klusi mierīgi, neviens nebļausās, neviens nebrauc ar mašīnām, tur nebrauc. Ej, ģisudā tur, jā. Un kā tur ir dzīvošana? Tā kā uz mākoņu maliņas vai tā kā savādāk? Man bija Latvijas 4 zvaigžņu, viņš tur notika vēderi, es sabeidzu. Es nāk karamelizējusi franču surf klubs. Es tā tikko momentāli dēju ārā, pārējais man bija līdzi. Nu tad jau tā kā kurortā. Kas bija galvenais, ko Dievs jums pateica? Viņš saka, vājais punkts ir Einārs. Einārs? Nu ko tad tas repšiks atkal nodarījis? Brauc zerstējās un pa tiem krogiem tās meitas tur tvarstīja. Ja? Reāli. Viņš atnāk tev uz krogu viesnīcā, viņš ir šļups. Bet varbūt par to viņam vajag iedot publisku pērienu. Tu ko tu viņam cedos? Sakiet, un kurš tad ir Dievam vietnieks šeit uz zemes? Es. Skaidrs. Tagad jūs esat Dievam vietnieks, bet pirms jums bija kāds cits. Te vesels bars ir nomainies Latvijā. Nu, skaidrs bija jau aizdoms, bet novirzoties no tēmas, sakiet lūdzu, ko jūs darījāt Kongresa nama Strūklakā? Tur forši, tur ir labāk. Es esmu nevis visā pasaulē, tur ir vērts. Nu, vai tad tā drīkst? Nu, jūs taču peldoties pazaudējāt savus peldbikses un nosprostojāt to nabaga strūklu. Tas viss ir sūds. Mazlietiņ tak ir kauns par to, ko pateicāt. Nu labi. Vai, nu paldies, Godmaņa kungs, par tādu atklātu sarunu. Nu jā, vecīt, nu beidz, nu davai nevajag. Ar jums kopā bija Nora Koks, operators Eņģēlis, brīnišķīgās vakara ziņas.